Ir daudz jautājumu par mazo zēburtu. It īpaši, ja tas aiziet šitā uz leju, ja iet tālāk, teiksim, patīk vārds zaķis, es rakstu, un tātad zēburts aiziet uz leju, tas nozīmē to, ka cilvēkiem patīk kvalitatīvi atpūsties, vai nu kultūras pasākumi, vai sporta pasākumi, koncerti, kino. Tā kā šiem cilvēkiem, kam zēburts aiziet tik ļoti uz leju, ir ļoti labi dāvināt dāvanu kartes biļešu servisā, dāvanu servisā, visu kaut kur tur, un viņi paši var izvēlēties savu aktivitāti. Šī te cilpa nozīmē potenciālus projektu vadību, arī ja tas zēburts ir maziņš, arī tas būs potenciāls uz projektu vadību. Savukārt šķērsvītra nozīmē, ka cilvēks ir atbildīgs pret dokumentu tipa darbiem. Atbildīgs nevis to, ka viņam ļoti patīk. Viņam var gan patikt, gan nepatikt, bet atbildības sajūta ir. Ja nav tās šķērsvītras, atkal nenozīmē, ka cilvēks ir galīgi bezatbildīgs. Vienkārši viņam ilgstoši tādi rutīnas dokumentāli tipa darbi būs garlaicīgi. Viņam vajag to darba vidi dinamiskāku.